Ziemas vidū mūsu vasarā uzkrātie enerģētiskie resursi sāk mazināties, un tad ir būtiski parūpēties par sevi. Mani sauc Ināra Lisecka, es esmu enerģija kinesioloģija, dalos zināšanās, kā mēs paši varam dažādās veidos sev ļoti labi palīdzēt, un vadu arī nodarbības. Parādīšu vienu praksi, kas ļoti, ļoti labi palīdz gan mūsu asinsritei uzlabot, lai locītavās nekas nestagnē un plūsma, šķidruma plūsma ķermenī ir viegla un brīva, kā arī palīdz veidot aizsargājošu kokonu, tādu vitalitātes kokonu mūsos. Pirksti šādi te tūtiņās, un zem sievietēm tur, kur kruštur līnija, mēs braucam uz sāniem, un tur, kur ir šuve, tieši tur mēs arī liekam rokas. Nespiežam, vienkārši pieliekam un turam. Mierīgs ieelps, izelps. Šādā veidā mēs palīdzam liesas meridiānam, kas atbild lielā mērā gan par mūsu imunitāti, gan par labsajūtu, kas rūpējas, lai visiem citiem organismā būtu labi. Mēs aktivizējam šo te plūsmu, un ideāli, ja rokas var paturēt 10, 15, brīnišķīgi, ja 20 vai pat 30 minūtes, ka jūs varat apgulties, iekārtoties, palikt spilvenu zem elkoņiem un ļauties mierīgi gulēt. Jā, vai šādi sēdēt vai stāvēt vienalga, jebkurā brīdī, braucot tramvajā, sabiedriskā transportā kaut kur, ka jūs atceraties un vienkārši ieliekat plaukstas. Jā, jūs varat turpināt runāt, varat vēl kaut ko darīt, bet ideāli, ja vienkārši relaksēties. Kādam varbūt ērtāk būs šādi turēt, jā? Ir kruštur līnijā un mierīgi būt. Šis ir viens vienkārši vingrinājums, bet ļoti, ļoti efektīvs, ja to dara, praktizē un iespējams arī ilgāku laiku. Ja ir interese vēlme uzlabot savu pašsajūtu, savu enerģētisko līmeni, savu izturību, ja, jo mūsu enerģētika ir bāze mūsu pašsajūtai, gan fiziskai, gan emocionālai. Un justies labāk, tad ir iespēja pievienoties ikdienas 15 minūšu enerģētiskai, fiziskai un emocionālai aktivizācijai, kur mēs strādājam gan ar enerģētisko sistēmu, jūs daudz ko iemācīsieties, strādājam ar fiziku, jā, lai mūsu muskuļi būtu mugurkauls spēcīgs, rokas, kājas, aktivizējam locītavas, šķidrumu plūsmu, mobilitāti un pieskaramies arī emocijām, tiem faktoriem, kas bieži vien mums sastagnē mūsu enerģētiku, jo ietekmē to. Bailes, trauksme, nemieres, raizes, neusticēšanās, dažādas emocijas. Un caur enerģētiku, caur vārdiem, caur dažādām metodēm, kuras es piedāvāju, mēs palīdzam atbrīvoties no tā un attiecīgi arī justies daudz, daudz vieglāk, labāk. Mainās izpratne par lietām un notikumiem, kas notiek ar mums, tad, ja mēs atbrīvojam kaut kādus vecos domu paternus, kas mums atkal un atkal ieved kādos emocionālos stāvokļos. Ja ir interese, spied zemāk, palasi, paskaties un priecāšos tikties nodarbībās. Bet ja nē, praktizē kaut vai šo vingrinājumu, lai jūties jau daudz labāk un izturīgāk ejot cauri ziemai. Lai kā būtu, lai ir miers un veselība.